Mammu, es gribu, mammu, es gribu, gribu. O mammu, es gribu būt labs haltūris. Nu kā, tā var, nu. Labadiena visu mājās, esam kopā sanākuši jaunākajā raidījumā par fantasy, par Latvijas fantasy līgu un parunāsim ar dažiem no 6. divīzijas labākajiem menedžeriem, kuri ir iekļuvuši izslēgšanas spēlēs. Menedžers arī viens, kurš uzvarēja savā grupā un playoffos iziet kā numur 1 komanda, tā kā noteikti arī par to pajautāšu. Bet jā, gluži kā dziesmā, viņi gribēja un viņi arī tika izslēgšanas spēlēs. Čau, Artūr, čau, Renāta, čau, Kaspar. Čau. Nu, tad pastāstiet, iesāksim reiz par fantasy. Sāksim tādā aplīti iet, sāksim ar Artūru, tad Kaspars, Renāts, ja nu kāds komentārs pa vidam varat piekomentēt. Sāksim ar Artūru, nosauc vienu super labu, mega lietu, kas tev sanāca sezonā, vai kas sakrita, vai sagāja, kā saka jaunieši, un vienu lietu, kas bija dibenā, kas bija sūdīga. Jā, es nezinu, vai tā ir tā kā viena lieta, bet laikam es diezgan labi trāpīju ar free agentiem visu sezonas laikā. Diezgan labi sanāca tā sauktā streaming stratēģija. Palielinājās liela daļa no dueļiem tīri tikai ar to vinnēju. Jā, un kas nesagāja? Īstenībā pēc drafta es domāju, ka man drafts pilnīgi nesagāja. Es skatījos, ko es tur esmu paņēmis. Bet, jā, teiksim tā, kas nesagāja, laikam teikšu trāpīt uz tiem galīgi karstiem čaļiem. Zināju, ka Bridgesu vajadzētu ņemt, bet izvēlējos uzvarēt to duelu un nepaņēmu. Kaut gan ilgtermiņā tas būtu noderējis, tāpat ar Kobe White. Tā kā kaut kur vinnēja, kaut kur zaudēja. Kā tev ar Kessleru bija dzīvot? Tur viņu paņēma novembra sākumā. Tagad pēdējos mačos jau tuvojas 30 minūtēm. Kā bija dzīvot ar tām 15, 20 un citu tām minūtēm? Bija tā pasmagi. Protams, viņš palielam, viņš man bija tikai uz blokiem. Viņš tur viens pats varēja uztaisīt nedēļu blokos. Līdz ar to es viņu tur turēju, man viņš baigi netraucēja. Bet tagad jau izstāsta, ka ir bišķi labāk bildi ar tām vairāk minūtēm. Jā, tev interesanti no FA ir gan Lively's, gan Aldāma. Tagad arī Aleksandru Walkeru no Timberwolves mēs paņēmām. Tā kā, jā, skaidrs, ka tu strādā ar free agentiem. Renātu, pastāsti par sevi, par savu sezonu, labo un slikto vietu. Sāksim ar labo, noteikti tas bija drafts. Holmgremu es dabūju. Tas man kaut kā uz emocijām viņu nodraftēju, paveicās, es teikšu. Un Haliburtonu. Un kas man neveicās arī uz emocijām, varbūt kaut kādu personīgu iemeslu dēļ attiecos no Bransona. Vienkārši man nepatika tas viņa spēles stils, bet, lieki. Un vēl es arī pazaudēju Anferniju Simonsu. Arī lieki. Tikko tieši skatījos, cik viņš sametis pēdējās spēlēs. Vajadzēja pacietīgāk varbūt. Kas tur, kā Holmgrēm ņēma draftā, kā tur bija tas gājiens tev? Kas tev tur vēl galvā pa spēlētājiem tur? Jo 57. pikā tu viņu paņēmi, tur tā arī viņu ņem diezgan normāli. Ko tu vēl tur izskatīji? Vai tu reāli, man būs Holmgrēns, es ņemu viņus iet? Es pirms draftā baigi par viņu nebiju domājis, bet vienkārši sezonas laikā sapratu, ka man paveicies, ka man ir tāds atletisks spēlētājs, kurš daudz blokus savāc un vāc tiešām punktus un fantazijā labi. Es uzskatu, man paveicās ļoti. Viņš baigais pārsteigums, ne? Kurš reāli gaidīja, ka viņš būs tur, nezinu, top 20 čalis un šitā jau. Tā kā tāds pusveterāniņš jau griež. Gandrīz rookie of the year praktiski, ja nebūtu Vembanjama. Jā. Kas par pastāst par savu sezonu? Labais noteikti ir kāds atradums free agentos. Noteikti var izcelt Jalen Johnsonu no Atlantas. Tas noteikti nospīdēja, kad pacēlu īstajā brīdī. Čalis diezgan labi dod pienesumu. Es esmu tas, kas nodraftēja ar pirmo numuru Viktoru Wembanyamu. Tāds mazliet risks, jo tāpēc, ka man bija zemes drafta piks un bija kaut kāds, ja nemaldos, man liekas, kaut kāds 10. vai 9.
kaut kas tam līdzīgs. 8. tā bija. 8. Ok, 8. Un tad bija tāds, kad likās, kad reāli top čaļi, kas jau Haliburtons, jau Saška aizgāja projām, jau likās, ņemt kaut kādu Jēlenu Braunu vai Stefu, man likās, nezinu, man liekas, ka Stefs pat neatnāca līdz manī vispār. Un tad es domāju, neko, jāiet riska, all-in jāiet. Jo visi jau nolika, ko tu tur Vembaņēmu pirmā sezona, gan jau, ka būs traumatisks un tā tālāk, bet reāli Čalis ir izlaidis, es nezinu, tikai varbūt kādas pāris spēles, tikai back-to-back spēles vienkārši. Tā kā, un tagad playoffā vienkārši pirmā nedēļa, un viņš ir numur 1 no komandā. Es teiktu. Zini, kā tev vajadzēja teikt, nē, es zināju. Es zināju. Nē, tieši tā, tur taisnais sakars ir ar Popsu zvana. Un stāsta viss, kas notiek un kas būs un kas nebūs. Jā. Sliktais noteikti var izcelt Jēlens Brauns. Noteikti vajadzēja palaist garām draftā. Nezinu, kāpēc likās cerīgi, tomēr Čalis, kā jau Bostonā spēlē Teitums un Brauns 2, kas met. Principā neko vispār nebija iedomājies, ka Vaits varētu šogad tā maukt. Nevienā brīdī. Un arī pat draftā pat neizskatīja tādu iespēju, ka varētu Vaitu draftēt. Teiksim, likās, ka tur nebūs. Īpaši jau Kristaps atnācis, bet kosmos. Denis Šrūders noteikti. Tas, kas bija, man likās, ka tāds melnais zirdziņš, ko es pavilku, bet, visu laiku ir tāda turās pirksts uz pogas, ka viņu vajadzētu nodropot. Bet, tā arī vēl neesi dropojis. Jā, bet, nezinu, varbūt Bruklinā kaut kādas minūtes, tagad vakardien galīgi nekā. Tur arī Bostona pārkāpa pāri vienkārši netiem tā kā, nezinu. Tas, laikam, es teiktu, Jēlens un Denis ir divi, kas man ir, sliktais mīnusiņš sezonā. Tā kā. Noteikti arī kaut ko neesmu pacēlis. Tie abi tādi, zini kā, tie abi tādi, tu nevarēji baigi neko nokontrolēt. Nebūtu tev nepaveicies, būtu kādam citam nepaveicies. Jā, tieši tā. Vienīgais varbūt kaut ko citu bišķi, kaut kas labāks iekrist. Kas tur, piemēram, Brauna, ko tur vēl tur atceries no drafta, kas Braunā tur gāja numuros? Jo tu paņēma 32. numuru, 3. raundu, tur 2. pusē. Jā. Kas tur vēl gāja pa tiem? Reku tas pats Bransons kaut kāds nebija, jo tur arī savā. Es domāju, ka to pašu Bransonu varēja paņemt. Es domāju, kas ir Nuggetiem šais tas Porters. Jā. Man liekas, viņš arī diezgan ok. Es tā neesmu baigi pasakojis līdz, bet man liekas, viņš arī bija ap tiem numuriem kaut kur viņš tur gāja. Varētu būt. Es noteikti, ka bija vēl kāds šūters, tas pats arī, nezinu, Alfreds, tas Simons. Tas, man liekas, ar tur pat ap to, tur jebkuru citu šūteru varēja paņemt, kas tiešām lādētu kaut kāds 20, nezinu. Jēlens vienkārši vienā spēlē izdomā, nezinu, ķieģeļus sakrāmēt tādu sienu, ka tur jau Westbrooka pēdās iet. Nekas varēs pafanot danku konkursā vismaz. Jā, ja vēl par to dotu punktus arī Fantasy līgā, tad jau vispār varētu. Jā. Cerīgāk. Labi, laižam pie mūsu tāda bildītēm laižam. Tāda pirmais uzliekam jaunajās komandās, jaunajos ietērpos. Daži tādi spēlētāji, viens arī mūsējais, un daži tādi ietekmīgāki arī visā NBA pasaulē un tirgu. Spēlētāji, kur ir mainījuši tādas komandas un ietušies jaunās, noteikti esat pasakojuši, ja ne reāli spēles, tad vismaz to fantasy statistiku. Iesim tādā pašā secībā Artūrs, Renāts, Kaspars. Tad Artūrs, sākam ar tevi, kurš nosauc vienu un kādu mazu komentāru, kurš tev iekirts acī vai nezinu, pozitīvi vai negatīvi, vai tu varbūt gaidi, ka būs kaut kas liels no viņa. Var sakot, kaut kas mega, kaut kas būs no tā spēlētāja. Vai labs vai slikts, kurš tas būs tev? Jā. Es teiktu, fantasy ziņā man viss šīs maiņas diezgan iegriez. Visnopietnāk noteikti Bojana aizmainīšana uz Ņujorku. Ņujorka, protams, paliek labāk. Viņai tur beņķis nebija tik spīdoši, tagad daudz labāks, bet, Detroitā viņš varēja tos 20 punktus vākt pār 30 minūtēm katru spēli spēlēt, tad tagad viņš jau ir uz nomešanas robežas. Ir īpaši, kad Randalls un Anunoby būs atpakaļ. Tā kā, jā,
īsi var pieminēt, ka noteikti Hilts man Meltonu izslēdza visticamāk, un Gaffords arī Lailī visticamāk būs izslēdzis. Tā kā nepārāk izdevīgs deadlines man. Tu esi baigi zaudējis, izklausās. Jā. Renāt, kas tev, kurš spēlētājs krīt acīs tev? Noteikti Hildam personīgi, es pat neatceros, vai viņš šo sezonu ir bijis, man liekas, ka nav bijis. Bet, noteikti, es domāju, ka viņam uz leju ies statistika. Es tā domāju vismaz. Un, ja kāds vēl vispār tura dāvi, es nezinu, vai kādam ir mūsu līgā, bet noteikti beidzot kaut kādi punkti nāks. Bija kādā momentā dāvis jums līgā paņemts vai tur nodruptāts? Nē. Nebija, ja? Labi, kas tev, kurš tev? Varbūt Tilmans, Boston vai kāds cits? Īstenībā, godīgi sakot, man neviens no viņiem baigi neko nav mainījis manā tieši stratēģijā. Tās maiņas. Es nezinu, vienīgais es skatījos, ka PJs tas ir PJs, vai ne? PJs Vašingtons? Maverikos. Vašingtons. Jā, PJs Vašingtons. Jā, viņš, man liekas, vienu brīdī bija free agents mētājās. Bija nomests, man liekas, lejā. Jā. Pārējie, es nezinu. Man liekas, ka Budijs Hilts arī ir pagājā. Nebija gadījumā arī, man liekas, mūsu grupā arī free agentos. Nē, man liekas, viņi turēja. Kaut kas, man liekas, nometa viņam nost. Jo viņš, man liekas, neattaisnoja šogad cerības uz viņu liktās. Tā kā, tā baigi man neko. Cerams, ka dāvim paveiksies. Vienīgais, ko var pateikt. Lai viņam veicās. Lai viņu kāds paceļ, beidzot. Lai ir vērts pacelt, ne? Jā, tieši tā, lai trojkas krīt viņam. Ko pārējie saka pa dāvi, būs viņš turēs tās minūtes 10-15? Vai kritīsies? Hornetiem jau tur neko nevar saprast, viņam tur katrā spēlē pilnīgi citu čaļu spēlē. It kā vajadzētu dot jaunajiem, bet tad viņi pēkšņi iedod tieši vecākiem uzspēlēt. Bet tā kā... cerams, tās 10 minūtes izspiedīs un tos 2-3 trojkas game, 3 trojkas spēlē varēs uzmest. Jā, labi, laižam. Es ceru, ka dāvim, pagaidām ir tās minūtes un tā komanda ir tik vāja, kad viņam tur kaut kā viņas atrodās un cerams arī noturēsies. Bet mēs ejam pie tirgus piedāvājuma, ko ESPN pēdējā nedēļā menedžeri ir nometuši vai pacēluši 5 populārākie spēlētāji katrā. Arī izvēlēties vienu, kurš varbūt jums sezonā ir bijis vai gribējās dabūt, vai kuram varbūt tie procenti atbilst vai neatbilst. Artur, sāc tu pirmais, kurš to spēlētājs ir tāds interesants? Jā, teiksim tā. Man liekas, visi interesantākais no visiem šiem vispār ir tas G.G. Jacksons. Viņš tāds ļoti interesants spēlētājs, ļoti jauns, un tad viņš vienā spēlē var iemest, man liekas, tur 30, nākamajā tur vienu no 30 metieniem iemest, un viņš tāds ļoti karsts, augsts spēlētājs. Tāpēc es domāju, viņš tur varētu tagad katru nedēļu būt vispaņemtākais, visnomestākais atšķirībā, kā viņam katrā spēlē iet. Jā, viņš ir tieši jaunākais spēlētājs līgā. Viņam tur, man liekas, ir tikko 19 palika. Kaut kas tāds, man liekas, vai pat nav vēl 19, nevajadzētu būt jau. Jā, viņš tur, man liekas, kaut kādas problēmas vēl tikko savārīja. Viņš tur dabūja no komandas vienas spēles diskvalifikāciju par ētikas pārkāpumiem. Starp citu, ko jūs domājat par šito? Kas ir galvā Stewartam Detroitā? Es neesmu atradzis papildus informāciju, tikai to, ka ielika pa čainiku un viss. Nekāds video vēl nav. Cerams, ka līku uztaisīs kāds. Ko jūs domājat par šito gadījumu vispār? Kas tam čalim tur notiek bēniņos? Kā viņš skrēja Lebronam pakaļ vienu gadu, tur jau skaidrs, ka tur muskuļi ir, bet galvā nekas baigi daudz. Jā, es pat vienu video redzēju, kur Dreymonds tur ar Dreymondu saķērās, un Stewarts Dreymondu tā kā lupat, un Dreymonds uzreiz ritīgi, nē, es ar šito čalu nesasiešos, viņš ir pat man pat raku. Tā kā, jā, tas būs interesanti. Viņam, ticamāk, kaut kādu, dos jau sodu kaut kādas spēles, 5-10 gan jau. Nē, ja jau tur
cik sapratu, tas Eubanks pēc tam varēja spēlēt, laikam nebija nekas tik traks. Tad jau. Bet, nu, Lielās diskvalifikācijas jau nav bijušas pat Raimondam, cik tur beigās kaut kāds 12 spēles sanās. Baigi mazās tās diskvalifikācijas dod. Nu jā, bet Stuartam arī nav pirmā reize. Labi, 5, 10, nē, nu, nezinu, 1, 2, 3, nu, varbūt, ne? Nu jā, viņš jau tāpat traumēts, tagad, man liekas, tas viņam arī pat neko nemainīs. Nu jā. Labi, Renāt, nu kurš tev spēlētājs tāds īpašāks? Nu, protams, Zaks Lavīns, tas ir man viena arī no lielākajām vilšanām, protams, šīs sezonas, un es tikko paskatījos, viņam diezgan liels līgums, ja nemaldos vēl 3 sezonas, un kāda viņam būs tā nākotne, es nezinu, kaut kādos Lakeros varbūt viņu varētu ielikt. Tiešām, interesanti, ko ar viņu darīs un kas būs tālāk. Tu vispār domā, viņš var vēl All-Star līmenī uzkāpt atpakaļ, vai tur viņš jau viss norietiņš? Tas ir labs jautājums. Viņš jau nekad nav bijis tāds baigi tāds stabilais spēlētājs un tā, es domāju, nevar. Ja tur nopietnas vēl veselības problēmas, tad tas arī viņam būs beigu sākums. Jā, traki, tā padomā, viņš Čikāgā ienāca tikko no Minnesotas, tik perspektīvas likās, tur izrāvies, minūtes dabūjis, būs līderis, bet naudu dabūja, veselība izbeidzās, termiņš beidzās un arī tā ticība līgā, kaut kur tā aizsardzība pieklabo, tā attieksme varbūt, tas mikroklimats nav tas līderis arī kāds gribētos, nevar to komandai sevis pavilkt, redzam. Reāli, Čikāga nav bijusi uzvarētāja ar viņu, tur kaut kādu playoff sezonu, un viņš pat tajās varbūt nav bijis pirmais spēlētājs, traki ar viņu. Arī DeRozans arī daļai vainīgs pie tā visu, viņam arī jābūt līderim. Jā, tur nav līderi tajā komandā, un kaut kā viņi tur peld, un arī netaisa to pārbūvu, ko es reāli nesaprotu. Kāpēc viņi nesāk? Tagad, kur uzvaltašu vērtība ir pirmā raunda piku, gan jau kad dabūt. Kāpēc viņi netirgoja? Labi, Kaspar, stāsti savu spēlētāju, kas tev krīt acīs? Man pa lielam neviens no viņiem šo sezonu nav bijis. Man liekas, Aizēja kaut kādu brīdi, bija arī free agentos pieejams. Man liekas, ka tur bišķiņi skatījos uz viņu, bet Ārons Neismits, jā, to es kaut kādu brīdi turēju. Kaut ko likās, ka kaut ko izdarīs, bet beigās, man liekas, tur nekā nebūs ar viņu. Tāpēc nav tik nometa to nāc. Nezinu, Maliks Monks, man liekas, viņam šogad ir pēdējais līguma gads. Man liekas, viņam bija uz 2 gadiem, kaut kādi 18 miljoni, laikam, kaut ko viņš tur parakstīja, bet, tad jau Čalis pelna, laikam, jau labi viņam, laikam, iet tagad. Es īsti nezinu, tā neesmu baigi sekojis līdzi. Pārējie, par to Gigi Jacksonu, cik es saprotu, tur viss hypes sākās ar Šakila komentāru, jā, no video. Jā. Tagad viņi visi zina, kas viņš tāds ir, bet, es arī skatījos to pašu, kad viena spēle ir super laba, un tad ir sekot salmas tāds bišķiņi, tā kā, nezinu. Jā, bet ņemot vērā, ka draftēja 2. raundā, es domāju, ka Memphis tādu jaunu čāli, kaut kas tur var izmālēties ārā, kaut kas var sanākt. Jokič, Dolins. Jokič? 2. rauns, man liekas, nebija. Jokičam bija 2. raundā, jā. Tādā ziņā, jā. Artur, paturpini, kas ar Nesmitu, kas tur viņi ir? Nav, viņš man sastāvā tēt, kā saka, normāls kaplis. Bet, šonagad viņš dabūja traumu, tā kā. Tur redzēs, kā turpināsies. Bet, viņam droši vien vērtība bišķi uzgāja augšā, kad Haliburtons nespēlē. Viņš varēja vairāk izpausties, bet tā 30 pār minūtes viņš spēlē, tā kā kaut kāda vērtība viņam ir. Man blakus bija Maķurinam, Benediktam, un tāpēc man sanāca tā, ka viņi tā kā pārklājās bez mazāja, un tajā brīdī. Tad vienam ir labāk, otram, tad, jā, bet, Man bija tāds pārsteigums ar Nesmitu. Man likās, ka viņš tur, pa to līgu peld, tur spēlēja kaut kāds 20 minūtes, un man likās, viņam tie gadi arī jau, nav jau pats jaunākais tur vairs, labi, cik viņam, 25 kaut kāda, man liekas, viņš ir 99. Likās jau, tu līdz līdēs uz leju, jo tur būs 9. spēlētājs, 10. bet Reku Indiānā atrada savu vietu, sākumā no beņķa, tagad jau startā, defense viņā labs, ne?
Es pat teiktu, ka man viņš vairāk par Matūrinu pārliecina, jo Matūrins ir tīri uz punktiem. Un, ja viņam neuzkrīt, tad viņš īsti neko citu neiedod. Nīsmets vismaz paņem kaut kādas atlogušās bumbas, dažas asistus vēl iedod. Un ar labāku konstanti, ar labāku procentu uzbrukt. Jā, Maturins man atgādina uzreiz tādu, ka viņam ir jābūt vai nu pirmajam, otrajam spēlētājam komandā, vai viņš īstajā komandā nevar būt neviens spēlētājs. Tā, laižam pie grupām. A grupā skatāmies pēdējā nedēļā. Nekādas izmaiņas nepalika, kā visi bija pēc 15. nedēļas pabeiguši vietās, tā arī 16. nedēļā iekļuva playoffos. Un B grupā mazas izmaiņas bija pat astotniekā, Jēkabs, Brekšs, Renāts. Iekļuva, iemauc tajā astotniekā. Pastāst, kā tev tā pēdējā nedēļa regulārajā bija? Kā tu tur tiki tajā astotajā vietā? Es spēlēju kā parasti. Ko lai saka, vienkārši klačs. Kaut kā sagāja, ka maniem pretiniekiem īsti diezgan švakas nedēļas, ja nemaldos, Jūglas cīruļiem un Narikiem. Tur kaut kādas 3 uzvaras, ja nemaldos, bija. Man bija laikam 5 vai 6 un paldies Dievam kaut kā iespraucos. Jā, veiksmīgi tev palīdzēja. Ja? Jā. Tā, laižam pie A grupas. Tātad liku ekrānā jau ne pēdējo nedēļu regulārajā, bet jau to, kas notiek līdz šodienai. Izslēgšanas spēlēs tātad mums ir Meža parka Piekūni pret Splash Bros. 1-8 pagaidām. Piekūni mums ir iedzinējos, un otrs šī raidījuma viesis mums ir arī iedzinējos 1-8 pret Rīgas Rausi. Īsumā pastāstiet par saviem dueļiem. Kas ir veicies, kaut kādu varbūt taktiku ar free agentiem vai kaut ko, baigi neatklājot, varbūt, lai otrs menedžers nesaprot, bet, kaut kādu ieskatiņu iedodiet, kā jums tur iet. Sāksim ar to pašu Artūru. Jā, Splash Bros. Es jau pirms gatavojos kāds 3 nedēļas playoffiem, skatījos, jo es jau zināju, ka es tur būšu. Un man vispār negribējās spēlēt par kādu no Siguldas komandām, bet tas bija garantēts. Un arī Splash Bros. Viņam sēž traumētie Randls un Balls, bet viņš bez mazliet spēlē labāk bez viņiem nekā ar viņiem. Un tad viņš ļoti veikli arī deadline'ā tur, ja spēlētājs paņēma tur Begliju, Rīdu paņēma pēc Embiida traumas, tā kā viņš diezgan labi ātri reaģē, tāpēc diezgan tur grūti iet ar viņu. Un, kā jau es minēju, man tas deadlines bišķiņ iegrieza. Bet, izstāst, ka tur diezgan līdzīga tā sērija varētu būt. Saki, kā ir? Būs uzvarētājs vai nebūs? Kā tu domā? Protams, ka būšu. Pareizi. Kas par kā tev duelī tur iet? Pagaidām čābīgi. Tu jau sākumā pirms raidījumā tur minēji, ka tur pirmais izteicies viss slikti. Es iemidzinu pretinieku. Pareizi, jā. Lai var pēc All-Star breaka atsākt. Nezinu, diezgan komanda izskatās jau ir aizgājusi bišķiņu atpūsties brīvdienās, tāpēc kaut kā tā galīgi neiet. Daudz ļoti slikts metienu procents, līdz ar to arī nekrīt, nekas punkti nekrājās, arī baigi nesteidzās vāk kaut kādas asistus. Un, ir slikti, es teiktu tā, ja ne vairāk. Pirms tam sezonā, kad ar Rīgas Raus tikos, tad arī nolāja 6-3 zaudējums. Tā kā izskatās, ka ceru vēl. Būs interesanti. Būs jums tur gan jau līdz pēdējai naktī tur schēmosiet, ne? Kaut kas varbūt jāizvējo no free agenta, varbūt kaut kas. Kas jums tādi labi sēž tagad free agentos? Ir kaut kas, ko jūs jau metat acī, par kuriem gribās teikt? Varbūt ir kādi, ko nemaz negribās teikt, lai zikā nepaņem cits. Tas skūts arī bija labs, ko Kaspars paņēma tikko. Es jau arī mazliet viņu skatījos, bet viņš tur ar tām spēlēm neieraksties tik labi. Varbūt tas Fontečio būs jārauj apakaļ. Varbūt arī. Divas komandas jums grupā izcēla, kurām vienai iet labi, vienai neiet labi, vienai ir krīze. Reku jau mums Arturs minēja, Siguldai Splash Bros. Lamelo, Randls,
visu pirmo kārtu izskatās, tā arī nepalīdzēs, bet daudz sliktāk viņam ar viņam neiet, bet jā, viņš ir paņēmis Polu Rīdu no free agentiem, Marvinu Beglī, tā kā viņš ir pastrādājis tīri labi ar pārējām funkcijām, bet Bols un Rendls tomēr ir augsta līmeņa spēlētāji un tādi, kuram iet diezgan labi. Mums ir Vidriģis Ozoli. Vidriģis Ozoliem bez traumām. Līderi visi spēlē, ko arī Kobijs Vaits ir pacelts, Vince Williams ir pacelts, Jēlens Saks ir komandā, Maksijs spēcīgs ir bijis, Donovans Mičels, kurš arī šajā raidījumā vēl parādīsies turpmāk. Tā kā Vidriģiem viss diezgan labi iet, bet jā, un 7-2 viņam arī uzvara duelī pagaidām. Tā kā laižam pie B grupas, un tur mums vienīgais ir Renāts. Brekši. Jā, pareizi, kur mums ir Brekši. Jā, Brekši, kā tev iet? 3-6 pagaidām. Bet tas nekas mums ir diezgan līdzīgi, teiksim, matchupi diezgan līdzīgi. Vispār es gribu pateikt, Cepuri nost, Apes draudzē, ja nemaldos, viņi bija kaut kādi 9. vai 10. draftā izvēlē. Un viņš ir labi nav pārliecinoši līderis, bet viņš ir 1. vietā galu galā. Tā kā Cepuri nost. Bet es domāju, ja mana veiksme turpināsies un viņam nedaudz nepaveiksies, es viņu vēl varu vinnēt tādās kategorijās kā piespēles, stīli, turnoveri, punkti, un tur arī uzvarē praktiski. Bet, ja es pastos to sastāvu apēju, viņam ir monstri vienkārši. Lenards, no free agentiem tas pats Rīts, Bridges savākts ir tādi, kas tādi, tādi, kas nav pirmo acu uzmetamie. Keonte George, no tādiem labākiem, Pols George, Klekstons, Gefords, viņam ir, kas tagad ies uz augšu. Un traumās sēž Bols, Bīls, Ben Simons. Viņam ir jūra, ne? Smagi būs tev. Var paveikties. Bet varianti ir. Vienmēr jātic, ne? Jā, jūs grupā spēlēt, varbūt Pols George var kaut ko sūdīgi nospēlēt. Protams. Jā, un tas pats arī, kuram ir tas treknie gadi, ir tas pats Ape, viņam ir fenomenāla komanda, viņam ir 1. vieta grupā kā nekā, un menedžers, kuram tik labi neiet, varētu iet labāk, ir Bolderājs 33 Zandart, viņam tīri tāpēc, ka viņam ir Joels Embiids, un Embiids izskatās, ka playoffos viņam, ja pat viņš tiek finālā, palīgs nav, un bez Embiida viņam būs grūti tikt, jo, uz viņu balstījās lielā mērā komanda. Jā, viņam ir Vembanjāma, jā, viņam ir, piemēram, Jēlens Williams, kas kāpj uz augšu un pēdējās nedēļas aizveda arī tur top 20 līmenī, met tricāri jau tur nedēļu no vietas, bet Embiids ir Embiids. Embiids ir top 3 spēlētājs fantasyjā šogad un Bolderājai un Gunteram arī viņam duelī nebūs viegli. Nebūs nemaz viegli, bet mēs laižam tālāk pie menedžera formā, un menedžeras formā nav tas, kurš ir pa labi, bet tas čalis sarkanajā Latvijas izlases krēklā ar Keponu. Tas mums ir menedžeris Edgars Grīnbergs. Viņam gan komanda nav Teikis Heroes, viņam ir nedaudz cits nosaukums, bet viņam šis gods, tāpēc, ka viņam ir izcelta 9-0-0 uzvara, 4. vieta sezonas beigās 3B grupā ar šo 9-0-0 uzvaru. Pakāpās par 2 vietām, no 6. uz 4. vietu. Viņam ir komandā tikko jau minētais Joels Embiids, kurš gan ir traumēts. Un īstenībā skatoties uz sastāvu, nav viņam tādi nereālie monstri. Viņam ir Gefords labs, kurš labi spēlē salīdzinoši Jēlens Williams, kurš tagad ir pakāpies, un Ingrams. Viņam sezonas sākumā bija Butlers, bet Butleri viņš aizmainīja. Jā, viņam ir Zolīdi, tur tas pats Gigi Jacksons savākts. Un vēl tādi daži veterāni, bet komanda tur, man pat pārsteidz, ka bija 9-0-0. Un viņš tagad pacēla tieši no free agentiem Gigi Jacksonu. Jāstās, kā viņam būs, cik viņš būs stabils. Jo it kā Memphisā tās minūtes varētu būt, un tur nav kas spēlē. Un pavasarī, kāpēc lai tādam Gigi Jacksonam, kurš kaut kādā mērā varētu būt nākotnes stūrakmens komandai, kāpēc lai viņam nedot minūtes ap 30. Tā kā tas tāds faktors, ko jāpaskatās. Jāstāsta, kā ies tad bez tā Embiida, vai viņam ir varianti tajā 1. kārtā vai nav. Pagaidām viņam 2-6-1 viņš zaudē pēc pirmajām pāris dienām. Kas ar Haywardu notiks Oklahomā? Viņam ir Gordons Haywards, un pagaidām viņš vēl ir traumēts, nav debitējis Oklahoma City Thunderos. Viņš ies no soliņa, ne? Ko jūs sakiet? Viņš startā nav īsta variantu. Ko jūs sakiet?
Nezinu, Gidijs spēlē diezgan briesmīgi, tāpēc es teiktu, ka varianti ir, es gan nezinu, vai viņi pa pozīcijām tur sanāktu viens otru nomainīt, bet, sāks noteikti no soliņa, bet, iespējas ir arī beigās startā būt. Ja būs vesels. Jā, bet no Oklahoma, kas jums ir favorīti rietumos? Ir pamainījies kaut kas ar šo? Ir Denvera ievainojamāki vai kā jums liekas? Šobrīd Denvera nerāda pārāk tādu stabilu sniegumu, bet viņiem tur arī traumas ik pa laikam ir Marējam un tagad arī Poupam, tā kā varbūt viņi taupās playoffiem, bet grūti teikt, tur vairāk, tur tāds ritīgi džungļi tajos rietumos. Jā, bet es visu laiku domāju, Oklahoma ir gadu pirms. Viņiem vēl gadiņu vajadzētu un to pieredzīt kaut kādu playoffos visiem kopā salasīt, un tad būtu. Es nezinu, var izšaut, bet Denvera, ka ieslēgsies, tad viņi būs labi gan jau. Un otrs tāds spēlētājs, kas ir sastāvā, ir Daniels Gefords. Pirmo spēli atgriezies pēc traumas ir Dereks Livelijs, nospēlēja 17 minūtes, savāc 4 blokus. Gefordam vēl spēlē virs 20 minūtēm. Varbūt brīvi izskaties, kurš vēlās pirmais. Kas notiks ar Liveliju un Gefordu minūtēm? Kurš spēlēs vairāk un cik tur katram būs? Kā jūs domājat? Es domāju, droši Kaspar. Es domāju, ka Gefordam noteikti dos priekšroku, pamācīs Liveliju vēl bišķiņu. Iedos kādu hintu, kā labāk. Bet, man sajūta, ka Gefords ir tāds eksplozīvāks. Viņš arī ir miesās lielāks nekā. Es domāju, ka gan jau, ka treneris izdomās, ko viņiem abiem darīt. Viņiem Livelijs noteikti būs, ja protams, Mavericks neizdomās, ka viņiem jāiet ir Golden State's pēdās, jāmet trojkas un nevajag viņiem garos. Tad jau tur nav starpības, vai tur ir Gefords vai Livelijs. Vuds jau paspēlēja ar viņiem. Tagad laimi citu. Tagad jāņem garie, kas lec. Tagad metējs viņš laikam saprata, kad nedara Dončičam. Ko tu saki vispār? Viņi ir labāki tagad pēc trade deadline vai turpat vai sliktāki, kā tev liekas? Es domāju, ka noteikti, ka viņi ir labāki. Manā skatījumā. Bet ja nedod to piespēli tam garajam, tad jau nav starpības. Vienīgais aizsardzībā. Aizsardzībā niknāk. Tā jau. Es domāju, ka Mavericks tagad jau, man liekas, viņiem arī, viņiem ir 6 spēļu tagad uzvaru gājiens. Tā kā es domāju, ka viņi, gan jau pacīnīsies. Viņiem tagad tiesa gan viņi vēl ir play-in zonā. Bet viņi nav tālu arī no izslēgšanas zonas. Tā kā we'll see. Jā, labi, tas par mūsu nedēļas menedžeru, kuram vienīgiem 9-0 uzvar arī pēc kāda brīža, kad mums tik liels uzvaras nebija parādījušās līgā, bet no nedēļas menedžera pie nedēļas spēlētāja Donovans Mičels jau vienā brīdī pieminēja viņu. Nav, teiksim, tāda super mega izcilā kategorija vai pat kopumā statistika, bet, meta sodiņas ar 100%, bija gan piespēles, gan atlēkošās bumbas tīri, ok. Un vēl varētu izcelt ļoti daudz tālmetienus iemet. 4 spēles bija nedēļā no tiem visiem top spēlētājiem, kas tur figurēja, tur top 10-niekā visvairāk. Arī ar to bija pirmais. Un 4 spēlēs parādīja visproduktīvāko sniegumu. Ir jums kādam sastāvā, vai ir bijis kaut kāda slikta vai laba saskarums šajā sezonā? Ir jums sačakrējis kādu nedēļu vai kas cits kādam no jums? Mičels. Sastāvā nav. Nē, mums viņš ir vidrižiem un tāpēc visticamāk viņi ir formā, jo viņam tur 3 top čaļi ir. Tas mazliet pirmās kārtas, tos starp arī Mičels. Tā kā, man liekas, kad es pret viņu spēlēju un viņu vinnēju, Mičels bija traumēts, tā kā man reāli noveicās, ka viņš nespēlē. Jā, man interesanti par Mičelu liekas, es tas dzirdēju runas, kad Mičels tā kā nav Clevelandai nākotne, tur Garlands ir nākamais, kas pārņems Mičelu, vai tur neparakstīs jaunu līgumu, vai tur treidos, vai kas.
Man jau, kāpēc nē? Man liekas, ka būtu jāpatur. Kā es domāju, viņš ir Clevelandai nākotnes tur scenārijs vai nav? Man liekas, ka drīzāk ar to, kad atnāca Mičels uz Clevelandu, Garlands bišķi pazudis ir. Jo pirms tam reāli Čalis tika All-Staros un pēc gada nākošajā sezonā jau bija Mičels un tad arī sākās viss. Man liekas, pagājušajā gadā Mičels tur vispār meta kosmosa ciparus, man liekas. Un tagad reāli ir tā, ka pat runāt par to, ka pieņemsim Mičelu projām, man liekas, tas tā nebūtu pat taktiski. Es domāju, ka tur visticamāk jau, vai viņš pats gribēs, tas jau drīzāk ir jautājums. Es nezinu, kas viņam tur vai pēdējais līguma gads, es nezinu. Tad jau redzēs. Nu jā, bez Mičela, bet Cleveland īstenībā, viņi ir bīstami. Viņiem ir arī kaut kas no soliņa, viņiem ir kaut kāds tur izlīduši arī kaut kādi no-name, kaut kāds tas Kreigs Porters, kurš var, labi, viņš vēl tur ir tālu, bet viņi ir labi, viņi vēl ir pajauni, bet viņi arī austrumos būs bīstami, ne? Bostona, kas tur Sixeri bez, kas būs ar Embiidu vēl, un tur tāda Cleveland var teikt iet, un New Yorka, iet tur var teikt aiz viņiem, ne? Jā, noteikti. Tu, ka Cleveland ir laba komanda. Jauni čaļi. Vienīgais, man liekas, Donovans jau ir bišķiņ. Iet uz praimiņu. Jā. Praimā, uz veterānu jau soļo. Tagad jau NBA ir šitais veterāns, 4 gadus nospēlē, un tev jau tur pa veterānu sauc. Labi, laižam pie rekordiem. Rekordos tātad mums nav. Neviens pēdējā regulārā sezonas nedēļā nevienu rekordu nepārspēja, bet bija tik tuvu, cik vien var būt. Piemēram, bloku ailītē Ulbrokas Kurmi no 6C grupas, Edgars Zālīts menedžeris. Rekords ir 55 bloki. Rīgas Kingiem, Matīsam Kučīnskam no mūsu LFL arī viens no vadības, var teikt, kad vēl pagājušajā gadā spēlēja. Viņam ir 55 bloki, un Edgars Zālīts par vienu bloku, 54 bloki savāc. Jā, ļoti, ļoti tuvu, lai pārspētu Rīgas Kingus. Bloki ir tāda ailīte, kur var pārspēt, kura figurē regulāri, kur kāds vēl 50, virs 50 arī savāc. Kur ir Rīgas Šautras, Roberts Ešenvalds no 2A grupas 52 savāca. Un vēl tāds, ko var izcelt, ir trīnīši. 103 trīnīši, viens no retiem menedžeriem, kurš savāca virs 100 pēdējā nedēļā regulārajā. Bija Rīga Kuzmana un Kārlis Kalniņš no 5B. Pastāstiet varbūt jūs, kā jums ir gājis, Artūr, varbūt pirmais rekordiem esi bijis tuvu, ir sanācis pasakot? Tā specifiski nesekojis, bet ja kaut kur bija varianti, tad varbūt pašā sākumā, ka man bija Smarts un Meltons un vēl šeis bonusā, tad varbūt Stīls varēja tur kaut ko tādu izdarīt, jo tur es diezgan dominēju. Bet tagad, varbūt tikai procentos kādā, bet tur tie procenti diezgan crazy, līdz ar to tur grūti viņus būtu pārspēt. Kā tev, Renāt? Es arī godīgi sakot, neesmu baigi pievēršas uzmanību, bet vienkārši 945 punkti man tas liekas baigais kosmos. Es arī visu laiku gribu atvērt un apstīties, kas notika tur tajā nedēļā. Tā arī es vēl neesmu apstījies. Tur gan jau bija kādi 5-60 punktnieki, kādi tur, 4-50. Jo, es pat nesaprotu. 880 bija te vienam, kuram bija tā, kam bija tie 60, 70 Embiidam bija vienā nedēļā, un kad vēl čatā iemet Embiids. Jā, un tam bija 880 tikai. Vēl 60 bija jāpielas, man būtu jāpastās. Labi, kas par kā tev tur ar tiem rekordiem? Es skatos tos rekordus, FG procents vienkārši liekas kosmisks. Manējie čaļi taču nezinu tādus. tas ir skaidrs. Vienīgais, kur es varbūt varētu kaut ko blokos, kādreiz. Es pat neesmu tā piesakojis līdzi, jo man tomēr ir tīmā Jarens Jacksons, kas šogad tiesa gan nebloķēja īstenībā. Vembaņānmā ar kā jau es teicu, ar Holmgrenu. Bet man liekas, ka tik tuvu es neesmu bijis taču. Tā jau tieši tikko Vembijs vēl uzlika, man liekas, vienā spēlē 10 blokus. Jā, tikko bija.
Viņš uzlika triple double, viņam bija, man liekas, atliekušās punkti un 10 bloki. Jā, tā kā, viņš varbūt seko līdzi šai statistikai. Varbūt uzvan arī viņam, zikā. Jā, būs jāpasaka popam. Bet jā, bloki un trīnīši ir tādi, kuri tuvākie. Pārējie, ir nereāli jāskat tie paši rebound. Asisti var būt vēl, bet rebound nereālie procenti, vispār kosmos punkti. Divkāršais kosmos ļoti, ļoti grūti, bet reizē atnāk tas, ka tu viņu uztaisi un tu tur kādu laiciņu var paturēties arī. Pa lielam TO arī jau ir tāds, ka tur vidēji katram 1,5. Tur vairs vienkārši, tas ir pa visu nedēļu. Praktiski. Līdz 2, jā. Ja tu gribi konkurēt spējīgu nedēļu, tad tur ir arī baigi jāsaiet. Vienkārši jāņem nost čuvāki. Varbūt speciāli. Vienkārši, lai nespēlē. Saliec visus ir un vienkārši. Un tā tu visiem zaudē. Tolks? Nē, tu būsi rekordors. Bet toties esi sarakstā. Jā, vienīgais, jā. Labi, laižam pie kalendāra. Tātad tā ir nedēļa pēc All-Star breaka. Tas ir tātad, ne nākamā nedēļa, bet jau sanāk aiznākamā, kas ir pilnā nedēļa, kas ir no 26. līdz 3. martam, kas būs tātad skaitīsies otrā nedēļa it kā pirmajā kārtā. Tad mums ir viena mazā diena, tā būs pirmdiena, kad ir mazāk par 5 spēlēm, un viena lielā diena, kad ir vairāk par 10 spēlēm, un tā būs otra diena. Back-to-back ir katrā no dienām, izņemot sestdienā, svētdienā nav neviena back-to-back nevienai komandai. Un spēļu skaitos Brooklyna, Charlotte, Clevelanda, Dallas, Detroita, Golden State, Indiana, Memphisa, Miami, Minnesota, New York, Toronto. Pa 4 spēlēm spēlēs un visi pārējie pa 3. Un mazajā dienā, pirmdienā, varam piefiksēt jau Sacramento, Miami, Detroita, New York, Indiana, Toronto un Memphisa, Brooklyn spēlēs. Tā kā šie spēlētāji ir tādi, ko varam jau piefiksēt, jo tajā dienā būs grūtāk kādu dabūt. Un, ja mēs dabūjam, teiksim, otrdiena būs gan jau neņemamā diena, tur visdrīzāk sastāv būs pilni, tad mēs skatāmies jau tādā taktikā, pirmdienas, trešdienas, gan jau tādu virzienu. Kad dabūjam 2 spēles 3 dienās no kāda spēlētāja varbūt. Bet, Artūr, varbūt pastāstīja par savām taktikām. Reku, tu stāstīji jau 3 nedēļas priekš, skaties kalendāru. Pastāstīji vēl tur ko dziļāk. Kur tu pēti, kā tu pēti, kas tev tur ir pa tādiem gājieniem interesantiem? Pa tam 3 nedēļām, tur, piemēram, tajā basketbola monstru saitā, man liekas, es jau tur pastījos tajās nedēļās, kurām komandām kopumā tur vairāk spēles, kuras ķipa varētu būt labas, bet beigās tur liela atšķirība, nav tur 1-2 spēles. Bet, tā pamatā es tur, nezinu, kurā svētdienā salieku, apmēram skatos, ja man kāds tur tikai 1 spēle nedēļā spēlē un nav tāds, no top špīleriem, tad es saprotu, ka es viņu varu tur rotēt pret spēlēm. Un kaut kā tā nekas super īpašs. Renāt, kā tev sekošana līdzi? Kāds tur plāno? Cik tālu skaties? Varbūt diena no dienas, varbūt jau nākamo nedēļu skaties kaut kur jau iepriekšējās vidū, vai kā tu tur? Nākamo nedēļu galīgi neskatos. Man vienkārši jācer uz labāko, ka tikšu līdz tai nākamajai nedēļai 26. datumam vispār. Vienkārši cerēšu uz labāko. Kā tu, teiksim, back-to-backus bieži meklē, roc ārā, vai tu skaties tur, man tur tajā dienā pilns sastāvs, traumas, kā tu tur schēmo to visu? Nē, jo sanāk sezonas laikā tad būtu baigi jāmaina sastāvī. Es tāds diezgan pasīvs īstenībā, teiksim, esmu uzticīgs saviem spēlētājiem. Jo sezonas sākumā, sanāca tāda situācija, ka vai bija viena diena, kad kaut kādi spēlētāji tev ir pilns sastāvs un tu nevari uzlikt spēlētājus, vai arī savukārt nākamajā dienā bija tā, ka tev kaut kādi 1 vai 2 tikai spēlē. Un vēl kaut kādos brīžos tā pati situācija bija. Arī tagad tāda situācija, manuprāt, bija šonedēļ. Dēļ Superbola. Jā. Es diezgan pasīvs uz maiņām esmu, diemžēl. Bet tas tev varbūt neiegāž arī, jo tu esi 8. varbūt būtu bijis augstāk, jo tomēr man jau liekas, ka ir jāpiekrīt tam, kad atrod to savu sūdīgāko spēlētāju un tad vismaz vienu rotē. Tu tā nedomā īsti? Nē, protams, es piekrītu. Šī man pirmā sezona, es vienkārši mācos un gatavojos nākotnē. Jā.
Nu jā, tu jau pamācīsies, sapratīs kaut kādas lietas, nu, tas visu laiku tev būs. Nu, Kaspar, stāsti kā tev, kādas skēmas tev ir apakšā? Nu, pa lielam kaut kā visu laiku liekas, kad nometīsi, kad tu nomet visu laiku palaid to spēlētāju vaļā, tad tieši viņš sāk spēlēt. Un visu laiku liekas, ka tu gribi tā kā dot visu laiku cerības, ka, liekas, ka kaut kas tur, tu lasi tos komentārus par to, ko raksti tur, kādas tur varētu būt izredzes spēlēt, viņš tur tos vidējos rādītājs vēl kaut ko izceļ. Un tad beigās lieki saceries, ka kaut kas būs, un tad tu beigās noturi viņu to nedēļu, beigās ierauj zāģi un vienkārši, un tad, jau ko. Tā jau, protams, kaut ko paskatos vienmēr pa vakariem pasēžu. Tā jau pa lielam nedēļas sākumā saliec sastāvu visai nedēļai, un tad, nezinu, pa vakariem paskaties, ja kaut kas tur galīgi klibo, tad vajag kaut ko pameklēt tajā brīvo aģentu tirgu, kas tur ir pieejams, kas tur dīķī notiek. Tā kā visu laiku kaut kādas jau kustības notiek. Tā īsti nesēž uz vietas. Bet, galvenajā jau, protams, kad sēžu visu sezonu. Ir kaut kāds tev bijis tāds, pilnīgi tur miskastnieks, ko tu teiksim, tā salīdzinoši priekš LFL 12 komandu līgas. Ir tāds, ko tu pacēli, domāji, labi, nav ko celt, pacelšu, bet īstenībā viņš tā izšāva, ka tur bija puslīdz nedēļu izglāba. Ir tāds bijis, vai kādam citam varbūt tāds ir bijis? Miskasnieks toši nav bijis. Tāds arī. Starp citu, man bija tas no Jazz, tas point guards Kejonte. Yeah. Tas bija, es patās viņu nometu nost pirms kāda laika un biju atkal pacēlis uz, man liekas, kaut kādām 2 dienām un atkal nometu nost. Jo vienkārši likās, no sākuma viņš tur kaut kādas vidējos, viņš man bija kaut kādu mēnesi, es pat teiktu, varbūt pat, biju paturējis. Kaut kādas tur vidējās statistiku deva, bet tad es viņu atkal nometu nost, jo, šķiet, ka nebūs tur, laikam. Bet es nesaprotu, ka kaut kam viņš ir sastāvā, laikam, bet tas bija B grupā. Stāstīja, kad ir. Tā ka, kāds viņam uzticās. Jā. Labi, tad laižam pie sanāk pēdējā temata. Mums ir mēneša gigants. Kaspars Zilgalvis, savas grupas regulārās sezonas uzvarētājs 6D grupā. Ar komandu Zepčika Karaļi. Viens no tiem dažiem menedžeriem, kurš sezonu pabeidz ar vairāk kā 90 uzvarētām kategorijām, kategorijā ALE. Un, ja nebūtu pēdējā nedēļas zaudējums, varēja pat būt vienīgais, kurš savāca sibnieku. Tā kā, viens no menedžeriem, kuram izcila sezona, cerams, ka tikpat izcils būs arī izslēgšanas spēļu periods. Tā kā Kaspars sazinies ar mums privāti un noteikti saņems dāvaniņu no giganta savās rokās. Tā kā apsveicu tevi. Un pirms mēs čaļi finišējam, man tāds viens simbolisks latvisks jautājums. Un sakarā ar to, ka tuvojās mums zvaigžņu spēle, Kristapam bija jābūt vai nebija jābūt tajā spēlē? Artūri, iestāsts pirmais. Protams, jāsaka, ka bija jābūt. Bet, visticamāk, tās izlaistās spēles kaut kur nospēlē to lomu, bet, es domāju, ka vietu viņam varēja atrast. Kaspar, ko tu saki? Reāli vai nereāli, vai patriotiski, no kuras skatu punktu gribi? Nē, jau likās, ka būs. Bet, varēja jau uzspēlēt. Tas būtu diezgan nice, bet, kā ir, tā ir. Izvēlējās citas. Ko Renāts saka? Nē, arī, protams, kā patriots, es teikšu, ka vajadzēja, bet grūti ar 20 vidēji punktiem spēlē un arī gariem spēlētājiem austrumos ir daudz visādu garo spēlētāju un varbūt arī grūti viņiem 3 All-Starus no Bostonas tā kā paņemt. Nezinu, grūti. Jā, Bostona pārāk labi. Tur ir daudz labi spēlētāji, ne? Tur, kādam bija jāpaliek malā. Vismaz 3 punktniekus varēja atļaut uzmest. Jā. Es lasīju. Lasījāt Jānis Antetokounmpo. Viņam laikam prasīja, tu kādreiz piedalīsies te izpilnieku konkursā. Viņš saka, es ar savu smago darbu, es ticu, ka es kādreiz varētu. Tas arī trakais čals. Man liekas, Kārlis Antonijs Tauns piedalīsies 3 punktniekos. Tā kā kāpēc viņi varēja iedot arī Kristapam iespēju. Kristapam varēja, jā.
Labi, čaļi. Paldies jums par dalību un novēlu jums lielu veiksmi, lai tiekat nākamajā kārtā un varbūt uzvariet savas līgas un mēs vēl kādu reizi šajā sezonā satiekamies. Tā kā veiksmi, izturību un bez lielām traumām. Čau visiem! Čau! Čau! Mammu, es gribu, mammu, es gribu, gribu. O mammu, es gribu būt labs haltūris.